Ko viņš tur mālē? Harijs Avens, Haris vai Harelis, kā viņu sauca daži studiju biedri un kolēģi, nekad nav bijis galveno centrālo lomu spēlētājs. Viņam nebija jāvairās no pielūdzējām, autogrāfu prasītājiem un fotogrāfiem. Man jau dieviņš divus vīrus pieņēma, un tagad es esmu vešā. Nu jā, redzi, man tā sirds tāda mīksta. Es nevaru pacies, ka vīrietis reiz pats tā dzīvo par sevi. Skaties, es tev atnesu zāļu šņabi, kas divai neesi sastaipījies. Šis piedzers. Nu jā, tādu runāšanu tu esi tūliņ saprotu. Ej, buņģa! Kas ir? Ej, panāc šur! Tanteņa atnesusi šnapīti! Tantiņa? Dodi! Dodi! Tantiņa! Toties viņa talantu un spējas augstu vērtēja kolēģi un režisori. Par to liecina vairāk kā 30 ražīgi darba gadi Nacionālajā un vēlāk Akadēmiskajā dramas teātrī. Kā arī visai iespaidīgs ir Avena nospiedums kino vēsturē. Tā beidzot. Bet kas viņš tāds ir? Pagaidi. Pareizi. Jā. Tas ir viņš. Viņš filmējies gandrīz visās Rīgas kinostudijas pirmo 10-gažu filmās. Kas tev rādās sapņot? Ak, šis Augusts! Jā, viņi nav neuzvarami! Kā arī spēlējis nozīmīgas lomas tā laika Padomju Savienības filmās, kopumā sakrājot turpat vai 40 kino lomas. Urā! Tas tik bija programmas pieteikums! Velns ar ārā šoreiz misējās. Uzminosiet, ko mēs atvedām? Nu, ko tad? Vēsture, no rītas vai došu? Nedošu. Dod. Bet es nedošu. Ko tu lēkā tā kā sienās došu? Te tik bija aploksne. Dod. Še, taisi ātrāk vaļā. Vulkāni ar traku varu, lāvas traumes leju gāž, izcivilizētu. Klausies, vai tas ir Frogmāns, vai tas ir Deklemekle Cija, vai kas, ko viņš tur blamierē? Tāds laikam tik Frogmārs pie būs. Te jau prātā var sajūt. Skatītāju un preses ievērību Avens izpelnījās jau pirmskara neatkarīgajā Latvijā, kad kā jaunais aktieris uzsāka savu aktiera mūžu Nacionālajā teātrī. Pirmās lomas bija Kalējs Juška izrādē Krišus Laksts, Dīgdienes Vindzoras jautrajās sievās, kā arī lomas izrādēs Kronvalds, Ģēnijs bez tautas, Pūt vējiņi, Dzīvība un nāve, Hamlets, Jāņa briesmīgā nāve, Ķēniņš Zauls, Velna nauda, Barons Bundulis, Mēmais bruņinieks, Jaunie un vecie, Mēs vai viņi, Kalēja Līgava, kā arī spilgtas lomas pēckara dramas teātrī. Treščenkovs Lugā pirms vētras, Puszeķe A. Upīša plaisa mākoņos, Skala Zubovs, Gudra cilvēka nelaimē un citas. Cienīga aplaudismangas direktora Bissāra kunga pienākumu izpildīšanu komiteja nevar būt nekādi mierā. Bet tā atkal kas nebija labi. Jūs savā rīcībā esat pielaiduši otru, jo rupju kļūdu. Jūs, cienīgs kungs, esat aizmirsuši plaukšķināt, kas šoreiz bija īpaši vajadzīgs. Bet ķēns teica, nu tas, ko tu tur blamierē, Frogmārs vēs. Tu esi apspļaudījis mantas dīpitors, bet nezini, kas acīs jāsaka, kas jādara. Nu kas tur, viņš ir uz to? Kas notika tad? Kad tu vēl biji pavisam maziņā? Mēs dzīvojām vecajā mājā pašā jūras krastā. Pirmajā latviešu kino kases grāvējā Zvejnieka dēls, kuru izrādīja 39. gadā, režisors Lapenieks uzaicina Avenu spēlēt Džima lomu, ko viņš spēlējis jau teātra uzvedumā. Nu un tad? Runā tā kā tā. Tā tad būs iesiešana. Karoza Nikolai saicina visus ciema vīrus biedrības bufeti. Karoza!
tad ir kārtiņko? Vai, kā tu esi slapš un noplīsis. Nu, jā. Te jau nav nekāda ballīte. Tā nu gan. Saki, vai tev sieva arī ir? Vai, Dievs. Daudzas. Nē, es domāju tāda īsta. Ne, tādas nav. Un nav ar vajadzīgs. Vēlāk Avens ar šo tēlu saaug tik tālu, ka viņu kopā ar Milbretu uzaicina spēlēt Džimu un Bunģu arī pēc 10 gadiem uzņemtajā Zvejnieka dēla padomju versijā. Garoza! Vētrā nāk malā! Nu, būs šņabītis! Laikam roņi. Jā. Tur nekā vairs nevar darīt. Un tā viņi arī palika ielenkti no visām pusēm. Drīz apakšā ievācās šī laupītāja kantora priekšnieks ar savu ģimeni. Bet tev labāk par to nezināt. Nu ko, iesim, bērni. Lielā auguma un labsirdīgās sejas dēļ Avenam jāspēlē lieli un lādzīgi varoņi. Nerien, galva pa lielu. Es jau teicu, ka galva te pilnīgi liek, tukšs priekšmets. Labāk būtu atstājis mājā, lai kāda dulna loda neizborē tev lufts caurumu. Zēni, kam ir kad brīvā dot ko? Iedod man. Šeit. Paldies. Drīz taču Ziemassvētki. Jā. Mūsu mājā Kurzemē šī laikā desas taisa. Jā. Laikam jau vāciešā tāpat ilgojas pēc mājām. Nekas, mēs viņu uzrikosim eglīt par kokiem. Nebēdā, mazais. Es vēl nedomāju mirt. Es jau arī maz nebēdāju. Man vēl pasaulē daudz darīšanu. Tu teicies, Janka, klausies. Padod man to mašīņu tuvāk. Es jūs nosekšu. Padod. Kā atceras Eduards Pāvuls, filmējot Zvejnieka dēlu, lai mazinātu Džima un Pāvula spēlētā Oskara auguma starpību, ejot gar jūru, Avenam bijis jāiet pa speciāli izraktu grāvi. Te ir kratīšanas orderis. Man ienāca ziņojums, ka jūs savā pagrabā glabājot zivis, kur zvejošana pašlaik noviegta. Tomēr filmās Rita un Mērnieku laiki šo pašu aktieru auguma starpība vairs netiek slēpta. Tā ir droša. Redakcija nevar atstāt bez smēres. Ak, tu tētīt, taisni vai ādu plēš no dzīves miesas. Labs tīrumiņš ir to vērts. 50. Aha. Bet tad vecajiem var dot mazāk, nekā viņi palīgam. Izlīdzi, mīļais prātniek. Pārdošu zirgu, atdošu godvārds. Labi. Aizdošu tev 100. Bet pretī tev jādod zīme par 2. Nekā nevar darīt, draudziņ. Atlaiki! Pāris gadus pirms nāves Avens paspēja nospēlēt arī ļaundara lomu filmā Bagātību sala, tomēr viņa pirāts Morgans nav tikai ļauns neģēlis. Pateicoties talantīgajam tēlojumam, tas izpelnās pat zināmas simpātijas. Tomēr, kā atzīmē latviešu kino kritiķi, Avena izjustais tēlojums filmā Māju par uzvaru, kad Jurciņš krīt uz Latvijas sliekšņa, liek sirdī sažņaukties arī mūsdienās, bez ironijas par padomju kara kino.
Tā neaizgāja mājās, meitene. Paliku uz sliekšņa. Uz Latvijas sliekšņa. Jurci! Jurci! Latvijas sliekšņa. Avēna spēcīgā balss mūžam dzīvos arī daudzos radio uzvedumos. Sveiki, bērni! Pazināt gan mani, Salavēts tēvu, nu jā! Mēs tā kā esam tikušies pie eglītes. Un tā, bērni, tas arī ir viss stāsts. Pagaidi, vectētiņ. Tad jau iznāk, ka es... Ka laiks ir iet gulēt. Vectētiņ. Vai tad tu kādreiz esi jūties svešs starp mums? Lūdzu pacelt kausus un nodziedāt. Uz to mums atkal jāiet. Ne to! Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, kur bādas varam tvērties. Pārraudzīšu, vai tur viss ir kārtībā šobrīd. Vai uz upes kamanas jau ledus tur, un vai sniega pārslas nenokūst kaut kur. Darbs manim nokārtots labi gan, lai sniegi zemi šo labi gan, liels ledus upi sēdz, cik tas labi gan. Sniegi nekūst nekur, cik tas labi gan.